Laba diena! Tātad pieteica mani jau pietiekoši korekti, bet tas stāsts pamatā ir par personas datu aizsardzības speciālistu, jeb abreviatūra ir DPO. Es vispār zināmas abreviatūras lietošu, diemžēl prezentācijā viņas tomēr ir īsākas, un līdz ar to aizņem mazāk vietu, un arī vieglāk ir pateikt. Es ļoti atvainojos, ja kādam latviešu valodas lietojuma neizmantošanas dēļ tas radīs aizskārumu. Tad pirmais jautājums ir ļoti nopietns. Un tiem, kas ir klātesoši šo laiku, laikam liela daļa vēl kafiju dzer, bet tomēr es gribētu zināt, kā jums šķiet, kāds šajā vasarā būs laiks? Karsts, tas ir labs, vai augsts, tas ir slikts? Tas ļoti svarīgs jautājums. Varbūt es aicinātu pacelt rokas tiem, kas saka, ka būs labs laiks un karsts. Lielā mērā nozīmē. Un tiem, kas domā, ka būs slikts, īstenībā pus uz pusi mēs tādi pesimisti, optimisti. Pašā pēdējā slaidā iespējams es atgriezīšos pie šī jautājuma, kāpēc es viņu uzdevu. Bet, ja nopietni, tad saturs tātad ir, kas ir DPO, tātad personas datu aizsardzības speciālists, kad viņš ir vajadzīgs, kādi ir un ar skatu nākotnē tātad regulas kontekstā datu aizsardzības speciālistu pienākumi un arī racionālā rīcība šogad, tagad. Starp citu, no šodienas sākot ir palikušas 393 dienas līdz 18. gada 25. maijam. Kā jūs atceraties, tā ir tā diena, ar kuru mūs jau visas dienas garumā baida un īstenībā sāka baidīt jau krietni sen. Ja pirmā digitālā era, atceraties, bija kā reiz tāpēc, ka regulas projekts tika izsludināts, tas bija 2014. gads. Tagad ir palikuši 393 dienas. Tas nav daudz. Tad pirmkārt, kas tad ir fizisko personu datu aizsardzības speciālists? Tie, kuri ir tādi, viņi jau zina, kas tas ir, bet bieži vien ir dažādi mīti par šo, kas tad ir šis DPO. Tātad kritēriji šobrīd, tagad, lai iegūtu šo statusu, ir tādi. Pirmkārt, ir jābūt atbilstošai izglītībai. Tas nozīmē vai IT, vai juridiski augstākā izglītība. Jā, arī šis beidzot parādījās punktiņš. Tātad atbilstoša izglītība. Tā ir lieta, kur es pieļauju, ka mainīsies, jo tas izglītības census patiesībā nav īsti leģitīms. Otrā lieta ir obligātās apmācības, kas ir 42 stundu apmērā, kuru saturs un mērķis ir noteikts MK noteikumos par speciālistu apmācību. Un ir tā, ka praksē, diemžēl, šis ir tā vieta, kur cilvēki apstājās. Un, ja cilvēks šajā vietā apstājās, tad viņš sevi nedrīkst saukt par fizisko personu datu aizsardzības speciālistu. Viņš var saukt sevi par ekspertu, par zinošu cilvēku, iespējams, viņš kaut ko arī zina vairāk nekā vidusmērs, bet viņš nav fizisko personu datu aizsardzības speciālists. Jo, lai iegūtu šo statusu, ir trešais solis, kas ir obligāts, un tas solis ir obligāti nokārtot pārbaudījumu. Pārbaudījums ir visai smags, ir leģendāra, tāpēc, ka negatīvā nozīmē, bet pietiekoši izsmeļoši parādīt, cik tas eksāmens tomēr nav viegls. Tad pagājušā gada novembra eksāmenā no 43 kārtotājiem nokārtoja tieši apaļa 0. Pēc tam gan mēs vienlaicīgi esam arī daļa no mums, tiem, kas cenšas arī apmācīt, un gājām uz šo te uzraudzības iestādi un runājām, ka vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, jo tas nav nopietni. Un ir izdarīts, ir drusku pamainīta forma, saturs tātad nemainās eksāmenam, mainīsies ir forma, un tagad tā proporcija, kas noliek, ir apmēram 50/50. Ir pat brīži, kad ir 70%, kas noliek. Tātad visi 100% nenoliek, jo eksāmens tomēr ir diezgan smags, un viņam tādam arī ir jāpaliek, jo, kā jūs droši vien šodien visas dienas garumā dzirdējāt, nav tā joma tāda triviāla. Jā, mēs varam izlasīt visu regulu, bet saprast, ko tas regulas konkrētais pants, ko viņš grib no mums, īsti droši vien, ka nevaram. Un arī speciālisti arī savā starpā diskutē par dažādām lietām, un nav tas viennozīmīgs viedoklis.
Un tad, kad šis pārbaudījums ir nokārtots un mēs esam ieguvuši statusu, tad ir tāda niansīta tālāk, ka mums ik pa 5 gadiem ir obligāti jāresertificējās. Tātad tas sevi ietver regulāri jaunu zināšanu apguve, pierādāma, atsakojama, un, protams, arī prakse. Tātad mums jābūt vismaz 2 gadus no šī 5 gadu perioda norīkotiem kā speciālistiem. Un tad mēs varam runāt par to, ka šī persona ir fizisko personu aizsardzības speciālists, jeb DPO. Kā jau es teicu, ne visi tirgu esošie, jeb Latvijas sabiedrībā par datu aizsardzību runājušie cilvēki ir ar šo statusu. Tas nav ne labi, ne slikti, tas nav nekāds pārmetums nevienam, jo cilvēks var būt zinošs jomā, bet kādēļ šis status ir tik būtisks? Tādēļ, ka vairākos gadījumos DPO iecelšana ir obligāts pienākums pārzinim, par kura neizpildi pārzini automātiski var sodīt līdz 10 miljoniem. Ja? Tas ir tas soda kategorija, kur līdz 10 miljoniem, bet tā ir arī pietiekoši nopietna soda kategorija, par kuru vajag padomāt. Un ja mēs gribam pārliecināties, vai persona ir vai nav speciālists, ir ļoti vienkārši. Ejam Datu valsts inspekcijas mājaslapā, izvēlamies reģistrāciju, izvēlamies personas datu aizsardzības speciālistu, un tur būs sarakstīns ar speciālistiem. Tur nebūs visi. Tur būs tikai tie, kas ir piekrituši, kad par viņiem tiek ielikta šī informācija publiski. Bet lielāko tiesu savi 90% no speciālistiem tur ir. Tie, kas nav, acīm redzot, viņi nevēlās būt, jo viņiem ir labi tur, kur viņi ir, un viņi neko jaunu neaugst. Ja viņš kādā brīdī gribēs, viņš uzrakstīs iesniegumu un arī tur parādīsies. Tātad izmaiņas, kas mums ir līdz ar regulu. Regulas arī, kā jau teicu, abreviatūra būs GDPR, nerakstīšu garo nosaukumu. Tad pirmkārt ir atcelts reģistrācijas pienākums. Pārzinim vairāk nevajag neko aizpildīt, nekur nevar skriet un reģistrēt. Ne video novērošanas gadījumā, ne datu nodošanu veicot uz trešo valsti un visos pārējos gadījumos, kas mums ir šobrīd fizisko personu aizsardzības likuma 21. pantā. Bet mums vairākos gadījumos tā vietā ir obligāts pienākums iecelt DPO. Un tā ir interesantākā vieta. DPO obligāts ir ne tikai pārzinim, bet viņš var būt obligāts arī apstrādātājam, jeb personas datu operatoram. Tas ir jaunums, kas, iespējams, to situāciju drusku pamainīs, kāda ir vērojama, bet par to es vēl drusku vēlāk komentēšu. Un, ja konkrētajā situācijā šis DPO ir obligāts, tad par iecelšanu ir jāpaziņo uzraudzības iestādei, norādot, kas tad ir iecelts, un uzraudzības iestāde, acīm redzot, pirms šķietam pārbaudīs arī, vai šī persona atbilst DPO statusam. Bez tam pārzinis un arī operators nevienā brīdī nav ierobežoti savā brīvajā gribā, brīvajā izvēlē iecelt DPO arī ne tajos gadījumos, ka tas nav obligāti. Bet, protams, mums kā jau ļoti likuma paklausīgiem cilvēkiem galvenais ir, lai ir obligāti. Tātad, ja no 1. decembra vajag ziemas riepas, tad mēs brauksim visu novembri ar sekostiem zobiem, ar vasaras riepām, avarēsim, brauksim ļoti lēni, kavēsim satiksmi, bet tas taču nav obligāti. Bet varbūt šis ir tas brīdis, kad šo paradigmu vismaz datu aizsardzības lauciņā vajadzētu laust. Un tad īstais dienas jautājums, vai mums vajag DPO? Ar mums, es domāju, tos, kas apstrādā datus, jums. Jā, īstenībā, es arī, kad kādā kontekstā datus apstrādāju, īstenībā mēs visi apstrādājam vai nu privātajām vajadzībām, vai kā citādi. Mēs visi esam pārziņi savā ziņā un arī operatori kādā brīdī. Un atbild uz šo jautājumu ir regulas 37. pants. Tātad publiskajam sektoram obligāti visiem bez izņēmumu izņemot tiesas. Ja pamatdarbība ir saistīta ar profilēšanu ar niansēm, tad arī vajag obligāti. Un ja apstrādā īpašo kategoriju, jeb sensitīvos datus, arī vajag obligāti. Pateikšu šau tādu niansi. Regula pasaka, ka sensitīvie dati ir arī tie dati, kurus mēs mēdzam saukt par biometriju.
plaši izmantojam piekļuvas kontroles dažādās, kā drošības risinājums. Vai tas nozīmē, ka vajadzēs visur speciālistu obligāti? Nē, bet tas ir jāatcerās vienkārši, ka tā tagad ir īpašo datu kategorija. Un tas ir tā regulas prasība, bet ko saka veselais saprāts patiesībā? Ja jūs 100% nezināt, un tas 100% nozīmē tiešām, liekot roku uz sirds, nevienu nemānot tajā skaitā sev, ka jums nevajag, tad visticamāk vajag. Vismaz vajag šobrīd, lai jūs saprastu, kāda ir tā jūsu situācija. Un tā tad, ko nozīmē profilēšana piesauktā un pamatdarbība? Mēs varam mēģināt vērtēt tādas objektīvas kritērijas, kā kāda ir šīs datu apstrādes nozīme mūsu pamatdarbībā. Ja? Vai tā ir mūsu pamatdarbība, vai bez tās mēs nevaram. Un tad tie piemēri, varbūt tas piemērs nav nekas unikāls, bet es viņu tomēr izmantošu. Tad kāda ir slimnīcas pamatdarbība? Droši vien, ka ne data apstrāde, vai ne? Bet bez data apstrādes vai kaut viena slimnīca šodien var sniegt medicīnisko palīdzību kvalitatīvu? Un tā ir atbild uz jautājumu. Tā tad nevar. Ja? Un tad tā pamatdarbība patiesībā nav tā, ka ir, ja data apstrāde un tieši profilēšana ir tā pamatdarbība, tad mēs saprotam, bet visos citos gadījumos mums ir jāvērtē, vai mēs bez tās pamatdarbības, precīzāk sakot, vai mēs varētu to pamatdarbību veikt vispār bez šīs data apstrādes, bez profilēšanas. Vai kredītus mēs varētu piešķirt bez profilēšanas kredīta iestādēm? Droši vien, ka nevaram, jo mums likums aizliedz bez kredītspējas izvērtēšanas kādai personai kaut ko aizdot. Kas ir profilēšana vispār savā būtībā? Tātad, es mēģināju savu definīciju, bez copyright īstenībā varat izmantot arī paši, lai varbūt, ka tā nav pilnīgi, mēģināt viņu arī papildināt, uzlabot. Tad datu subjektu novērošana, faktu ievākšana, kas kalpo par pamatu pieņemt jebkādu lēmumu, tā skaitā sniegt individuālu piedāvājumu par šo datu subjektu, jeb šim datu subjektam. Un tagad padomājam savu pieredzi, īpaši internetā, apmeklējot dažādas mājaslapas, pērkot kaut ko, lietojot pakalpojumus, sniedzot par sev ziņas. Jūs saprotiet, tā profilēšana mums īstenībā uz katru soļu ir gan jauša, gan arī nejauša. Nejaušā ir tāda, jūs nopērkat vienreiz kaut kādu preci, un pēc tam jūs ejat mājaslapās, kurās ir, piemēram, Google reklāmas laukumi, jūs visu laiku redzat līdzīgas vai tādas pašas preces, ka tur ir atlaide, vai arī šis lieliskais pakalpojums sniedzējs, internetu veikals šodien rīko superīgu kampaņu. Tā ir īsti tīrākā veida profilēšana. Bet ir arī tādas, kas tik uzskatām nav redzamas, bet viņas tāpat ir. Kritēriji, kas profilēšanu varētu izgaismot, ir regularitāte. Tātad tas ir pēc kaut kādiem zināmiem noteikumiem regulāri atkārtojās, tas nav vienreizais pasākums. Plus ir kaut kāds algoritms, nevis nejaušs, bet zināms, izmantots, kurš regulāri tiek tādi izmantots. Un tas ir būtiski saistīts ar organizācijas darbību. Bet, kā jau es teicu, tas ir tikai kā var mēģināt saprast, ir vai nav. Pilnībā tur ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi. Diemžēl universāla recepta nav. Vēl viens iedziens, runājot par obligātumu, kas gan attiecās uz īpašo kategoriju datu apstrādi, gan arī uz profilēšanu, ir iedziens plašā mērogā. Un tad man uzreiz ir jautājums, kas ir plašs mērogs? Cik daudz riekstu veido kaudzi? Ja būs novērta riekstu kaudzes galdu, eventuāli mēs taču teiksim, jā, tā ir kaudze. Bet cik riekstu veido kaudzi? Var atbildēt kāds šo jautājumu? Īsti nevar. Ja? Kādi rieksti? Ja? Mazi rieksti varbūt būs mazāk un veidos kaudzi. Ja? Kokas rieksts droši vien, ka beidzēs daudz vairāk. Bet, respektīvi, šis ir tāds netverams jēdziens, bet intuitīvi vajadzētu saprast, ir vai nav. Objektīvi var mēģināt analizēt tādu parametru kā datu subjektu skaits, piemēram, proporcija vai absolūtos skaitļos konkrētā reģionālā vietā vai drusku lielākā geogrāfiskā vietā. Bet arī tas, kā jau es teicu, ir tāds, mēģināt var, bet tas nevienmēr dod to
sajūtu, ka mēs esam objektīvi novērtējuši. Un noteikti jāizvērtē tā apstrādāto datu ietekmi uz datu subjektu. Jo šie dati vairāk var ietekmēt datu subjekta tiesības, brīvības, izvēles, jebkuru no cilvēku tiesību sastāvdaļām. Ja? Un, piemēram, tajā skaitā arī tiesības uz viedokli. Jūs savā portālā bloķējat kādu, permanenti bloķējat kādu personu, piemēram, pēc viņa IP adreses, jo jums viņa viedoklis nepatīk. Tas ir jautājums. Vai tā nav pārlieku pamattiesību liekšana? Jā, konkrētajā brīdī viņa viedoklis bija aizskarošs, viņa viedoklis bija tāds, kas, viņu mēs izdzēsām. Bet vai mēs drīkstam viņu bloķēt un vispār liekt viņam šo viedokli paust? Tas ir tāds jautājums, uz ko atbildi ir tāda netverama atkal. Lai parādītu to, ka ne viss ir viennozīmīgi un ne visam var ticēt, ko mēs varam izlasīt. Un uzsvērt vēlreiz to izvērtējumu, īpašo nozīmi un izpratni par datu aizsardzību. Šeit viens citāts no tātad regulas 31. panta 1. punkta. C apakšpunkta. Tur ir saiklīts un. Ja mēs gramatiski šo tiesību normu tulkojam, tie, kas ir juristi, droši vien vienkārši. Ko nozīmē un? Gan, pareizi. Bet ja iztulko šo normu pēc jēgas, tad te nav un nekādā veidā varējis būt. Ja? Tā ir īstenībā pārrakstīšanās, tā ir kļūda. Tur ir jābūt vai. Jo, protams, ka ja mēs šādi pasakam, tad sanāk, ka ja īpašās kategorijas dati nav kontekstā ar datiem par kriminālo sodu, tad mēs varam droši apstrādāt un mums nevajag norīkot speciālistu. Mērķis un jēga normai droši vien ir savādāk. Bet, lai šo saprastu, ir jāveic tāda diezgan padziļināta analīze, izvērtējot arī, kāda ir konkrēto datu apstrāžu ietekme uz datu subjekta privātumu un pamattiesībām. Tātad, kas tad ir šis speciālists pēc regulas? Es esmu mēģinājis sadalīt pēc 4 dažādiem, dimensijām un apmēram, lai to vietu viņam parādītu, un tā tad funkcionāli ir pilnīgi neatkarība. Speciālists ir pakļauts tikai un vienīgi likumam. Tātad viņš tiesību normas interpretē, balstoties savām zināšanām, un viņas piemēro. Neviens, tajā skaitā arī augstākā vadība, nedrīkst viņam pateikt, ka tu tagad šajā vietā lemsi tā vai izmantosi šo 29. pānta darba grupas atzinumu vai šo spriedumu, nevis to, vai vispār izmantos kaut ko. Tad viņš ir pilnīgi un absolūti neatkarīgs. Institucionāli viņš ir pakļauts augstākajai vadībai. Kādēļ? Tādēļ, ka augstākā vadība, kā pārziņa, pārstāvis, parakstiesīgais un reālais pārstāvs, ir tas, kura lēmumi un kura darbības faktiski noved pie tā, ka vai pārziņas tiek vai netiek sodīts. Bet tā pakļautība tāda ir institucionāla, jo funkcionāli speciālists ir neatkarīgs. Formāli mēs varam speciālistu noalgot gan kā darbinieku, gan kā ārpakalpojumu sniedzēju paņemt. Šeit īsti nekur neviens nav pateicis, kādai jābūt šai formālajai sadarbībai. Bet skaidrs, ka abos gadījumos ir raksturveida līgums. Un šī raksturveida līguma saturs, ja tas ir darba līgums, tad amata apraksts saturs. Viņam ir jābūt tādam, lai funkcionālā neatkarība būtu acīm redzama, bez nekādām aizdomām. Praktiski tas viss nozīmē, ka DPO nedrīkst pildīt nekādus papildus pienākumus, ja pastāv risks, ka būs interešu konflikts. Piemēram, tā ir tā zināmā situācija, kad dārzs ir pa dārznieku. Nevar tā būt, ka es kā jurists rakstu iekšējos noteikumus un pēc tam kā DPO viņus izvērtē un apstiprina. Diemžēl tā nevar būt. Tā ir tāda droši vien nelāga ziņa, jo šobrīd, cik praksē ir redzēts, protams, šis speciālists nav obligāts, bet tā ir amata savietošanas kārtība, ko viņam mēģina piemērot. Tāpat viņš noteikti nedrīkst būt IT cilvēks, kurš konfigurē serveri, piemēram, kurš liek tos ķeksīšus vai neieliek, un pēc tam vērtē, ir vai nav viņi ielikt. Tā arī mārketinga cilvēks, tas diez vai var būt, jo mārketinga cilvēki
nekā personīgi, bet ar mārketingu datu apstrādes speciālistiem ir visdraudzīgākās pēdiņās attiecības. Jo mārketinga radošais lidojums, diemžēl, atdurās pret datu aizsardzības rāmju to betonu stabu un neļauj tam mārketinga cilvēkam lidot. Bet tā, diemžēl, ir. Kas ir DPO, jeb tātad, ko viņš dara obligāti saskaņā ar regulu? Pirmkārt, tas ir kontaktpunkts, ar kuru datu subjekts un uzraudzības iestāde, kas Latvijā ir Datu valsts inspekcija, un es domāju, ka šis nosaukums arī nemainīsies, tad ar kuru primāri sazinās. Tādēļ arī jautājums ir tāds, cik daudz izpausta informācija par šo speciālistu. Vai viņu vārdu un uzvārdu datu subjektiem parādīt vai nerādīt? Tas ir jautājums. Var gan tā, jo šeit galvenais kritērijs, lai datu subjekts ar viņu var sazināties. Attiecībā uz uzraudzības iestādi, protams, ka vārds uzvārds būs jāizpauž, kā tas savādāk viņi pārbaudīs, ir vai nav šai personai status. Otrs pienākums vispārīgs, bet ļoti konkrēts patiesībā uzraudzīt, vai tas šis pārzinis, vai arī apstrādātājs ievēro regulu. Un trešais absolūtais pienākums ir konsultēt un apmācīt. Ja mēs ejam tālāk, tad mēs ar līgumu, un šeit tāpēc es teicu par to līgumu, līgums ir ļoti svarīgs un arī amata apraksts. Mēs varam paredzēt, ka viņam, šim DPO, ir pienākums uzturēt datu apstrādes mērķu reģistru, jo šobrīd šo pienākumu nosaka likums, bet regula nepasaka, ka DPO pienākums ir uzturēt šo reģistru. Viņš vispār par tādu reģistru īsti nerunā, bet vienlaicīgi pasaka, ka pārziņai, protams, ir jāzina nolūki, jeb mērķi, kādos dati tiek apstrādāti. Tā kā DPO ir persona ar vislielākajām zināšanām jomā, protams, tikai loģiski ir uzlikt viņam šo pienākumu šo reģistru uzturēt. Tāpat arī novērtējuma veikšanas procesā un tālākā uzturēšanā noteikti DPO var piesaistīt ar savu padomu, ar savu palīdzību, ar savu iesaistīšanos, viņš šo novērtējumu veiks, palīdzēs veikt kvalitatīvāk. Bet viņam nedrīkst teikt, ka tagad tu to novērtējumu uztaisi un man atnes, un es apstiprināšu. Tad būs pārkāpta iepriekš minētā neatkarība. Un arī iepriekš minētā funkciju, nodalījums. Ja? Nevar būt tā, ka pats apstiprina, pats kaut ko dara un pats sevi pēc tam vērtē. Un arī ieteikumu, kādas konkrētajā situācijā konkrētos tehniskos līdzekļus labāk darīt, ieviest, pirkt, nepirkt. Arī to mēs varam ar līgumu pielīgt pie DPO funkcijām, bet noklusējums viņas neparedz. Tātad, ja mēs noslēgsim nepareiz līgumu, attiecīgi mēs nevarēsim šīs funkcijas tālāk prasīt. Un, tad, kad mēs vērtējam, tas DPO ir īsts vai pseido, tad ir divi tādi kritēriji vienkārši jāņem vērā. Ja šim cilvēkam personai ir DPO, ja personas datu aizsardzības speciālists status, tad šis DPO ir uzskatāms par iecelt, un mēs varam ziņot uzraudzības iestādē, ka šī persona mums ir iecelt. Ja status nav, vai arī ir status, bet tā pamata sadarbība ir nevis DPO pienākumu veikšana, bet konsultācija, tad attiecībā pret regulu DPO nav iecelts. Jūs, protams, varat ziņot uzraudzības iestādē, bet ja uzraudzības iestāde šajā gadījumā to DPO sazināsies, viņš pateiks, kā, es esmu tikai konsultants, ko jūs no manis gribat? Jo šeit ir runa arī par to, ka DPO tā ir atbildība, tajā skaitā arī reputācijas risks. Un droši vien ir pārziņi un operatori, pie kuriem DPO varbūt negribēs iet, jo zina, ka tur ir problēmas ar to neatkarību. Ja? Jo tā kultūra organizācijas, kāda ir iesakņojusies cauri laikiem, viņa ir ļoti grūti laužama. Un tagad viņa jālauž īstenībā 393 dienās. Un ko tagad darīt tālāk? Kā jau es teicu, tas jautājums par to vasaru, visi nedzirdēja, bet tā būs karsta vai augsta, sadalies domas puses puses. Neatkarīgi no tā, vai vasara ārā būs karsta vai augsta, īstenībā pārziņai viņai vajadzētu būt diezgan karstai. Vēlreiz atkārtošu, 393 dienas no šī brīža.
Un DPO neiecelšana, tad, ja viņš jums bija jāieceļ, tas ir sodāms pasākums automātiski. Skaidrs, ka pilnīgi visiem mazajiem uzņēmumiem nerakstīs Datovalsts inspekcija pieprasījums, bet iespējams, ka viņi jau šobrīd ir izvērtējuši, kuriem viņi rakstīs. Tātad, ko jūs varat darīt kā pārziņi un arī apstrādātāji? Pirmkārt, tādu ātro vērtējumu. Ja pirms šķietam jau tagad, pēc noklusējumiem, mūsu zemapziņā šķiet, ka mums vajag, tad visticamāk, ka vajag. Ja? Un ja jums īsti nav skaidrs, vai vajag, tad šis ir pēdējais brīdis saprast, ja? Vai vajag. Un tas, ko gribat saprast, tas ir atbild uz jautājumu, vai mums tiešām 100% nevajag. Ja jums saka, jā, nevajag, viss ir kārtībā, varat atslābt. Bet, ja tas 100% nav, ja tomēr ir šaubas, tad vērtēt vēlreiz. Jo to šaubu cena, kā jau es teicu, var būt diezgan nopietna. Pat ja viss cits ir kārtībā, bet nebūs šis pienākums izpildīts, tas tā būtu muļķīgi iekrist. Tādas formālas, varētu teikt, lietas dēļ. Veicat, sākot jau ar šodienu, rītdienu, iet pie sevis, sākat skatīties, kādi ir mērķi, ko jūs reāli darat. Ja? To jau šeit nevienreiz kolēģi iepriekšējā runātāji ir teikuši, un arī cik materiāli ir pieejami, jo viņi ir daudz. Tiešsaistē arī tur visi saka, ne tikai Latvijas cilvēki, bet visi, ka saprotiet, kur jūs esat. Ja kāda persona šodien noklausoties visu bez statusa, bet saprot, ka grib būt, tad vasarā mācīties un rudenī kārtot eksāmenu. Protams, tas cenšas, diemžēl tā izglītība ir cenšas šobrīd, un, ja jūs neesat nevienā, ne otrā kategorijā, tad tas var būt pagaidām iet secām, bet mācīties varat, jo iespējams, ka to izmainīs. Kāpēc eksāmenu labāk likt tagad? Gluži vienkārši. Likums ir 32 panti. Jā. Tas ir dažas lapas. Regula ir maza grāmatiņa, kuras pusi sastāda preambula, jeb apsvērumi, kur ir jāņem vērā tad, kad mēs piemērojam. Bet, ja jūs esat lasījuši, un gan jau esat, tad daži no tiem apsvērumiem ļoti atvainojams, bet ir sarakstīti zem kaut kādu vielu ietekmes, jo viņas saprast nevar, ne no sākuma lasot, ne no gala. Tā kā šobrīd par speciālistu kļūt ir iespējams vieglāk, nekā tas būs pēc gada. Šīs lieliskās nots, tad jālos pateikties par uzmanību, tomēr ir vēls, ir nogurums. Ja kādam ir kādi jautājumi, tad kontakti ir pieejami. Un, tad lai jums veicās. Paldies par labiem padomiem. Lūk, pateicība par kontentu arī tev un Stendera dāvaniņa. Spiežu tavu roku, bet ir divi mazi jautājumi. Viens retorisks, kuru es nosaukšu 3 vārdos. Visiem jau tas DPO izskatās, ka nepietiks. Tā gluži nav, jo nekur nav teikts, ka viens DPO nevar būt vairākiem pārziņiem. Ja tu šo jautājumu atbildot, te ir drusku jāņem vērā arī loģika. Ja kāds DPO ir daudziem jau pārziņiem un jums ir ļoti sarežģīta iekšējā struktūra, jums ir ļoti sarežģītas lietas, varbūt, ka jāizvēlās tāds, kuram ir mazāk. Ja? Jo jebkura cilvēka kapacitāte ir ierobežota. Protams, jebkurš DPO var izveidot biroju, līdzīgi kā advokāti izveido biroju, un paši patiesībā aiziet tikai, pieri lietas dariem. Bet, ja jūs būsiet ne to DPO paņēmuši, un pēc tam jūs, tāpēc, ka būs pārkāpums sauks pie atbildības, tad tā būs tomēr jūsu problēma, nevis šī DPO problēma primāri. Okay. Nākošais runātājs cits stāstīs arī par atbildību, iespējams pieskārsties kādā veidā par DPO neizdarību, kādā veidā šo sodu varbūt kaut kā daļai piedzīt. Bet te ir viena problēma. Nav šobrīd prakse, mums ir regula, regulas teksts ir, mums ir kaut kādi ieteikumi no 29. panta darba grupas, bet mums nav prakses. Mēs varam pēc labākās sirdsapziņas šobrīd izdarīt, un izrādīsies, ka nav. Tas ir diemžēl tāds risks. Bet, protams, cilvēks, kurš drusku nozarē darbojies, lielā mērā viņa tiem lēmumiem un spriedumiem varētu arī ticēt. Labi. Un otrs jautājums.
vai ir kāda informācija, vai putniņš pačukstējis, vai pēc GDPR stāšanās spēkā varētu mainīties DPO certificēšana vai certifikātu pagarināšana? Kaut kas noteikti mainīsies, bet šobrīd ir grūti spriest kā, bet mainīsies tikai tāpēc, kaut vai, ka likums mums vairāk nebūs tāds, kā viņš ir. Un kā mēs zinām, varbūt nezinām, ja likumā mainās būtiska daļa, šķiet, ka tur bija kaut kāda 30%, tad likums principā no jauna jāizstrādā. Līdz ar to likums viņš būtiski mainās, tāpēc, ka direktīvas vietā tagad ir regula, kas tieši piemērojama. Un, protams, līdz ar to arī visi MK noteikumi zaudē spēku un tiek pieņemti jauni. Bet pāris lietas ir skaidrs, ka tas cens uz izglītības nozarēm droši vien ir pārmērīgs, tas nav vajadzīgs. Bet viss pārējais, jo īpaši pārbaudījums, eksāmens, viņam ir jāpaliek, jo tas ir tomēr siets. Nevar tā būt, ka šajā nozarē kāds, kas vienkārši saka, es zinu, un datu aizsardzību iet un strādā, kamēr tas sataisa problēmas pietiekoši lielos apmēros uzņēmumiem. Kā ir datu aizsardzība Eiropas Savienības regulas? Tātad es pateikšu jautājumu mikrofonā, lai mums iet tiešraidē, jo savādāk jūs nezinu, tur mums sanāja mikrofoniņi, bet tā doma ir tāda, vai šī gadījumā var izmantot DPO, kas atrodas citā Eiropas Savienības valstī, pareizi? Jā. Šeit drusku vēsturisks tāds ekskurss, tātad Latvija ir viena no retajām, es gribētu teikt, valstīm Eiropā, kas ir ieviesusi tādu institūtu jau tagad. Lietuvā tādu institūtu vispār nav, viņiem vēl jādomā, kas tas būs. Protams, ka būs regula saka, ka ir jābūt, bet viņiem nav vēsturiskās tādas pēctecības, mums tas ir. Īstenībā ar šo mēs varētu kā valsts lepoties, bet kaut kā neizskatās, ka to darītu. Varbūt es kaut ko nezinu arī. Bet, jebkurā gadījumā, te drusku pārklājās divas lietas. Viena lieta ir tā, ka speciālists ir kontaktpersona, kur datu subjekti ar viņu var sazināties. Pirmais jautājums par valodu. Ja? Protams, to var atrisināt. Otrais jautājums ir par pieejamību. Kad un kur viņš būs pieejams? Viņš ir kontaktpersona. Nav tā, ka viņš var uz e-pastu atbildēt pēc nedēļas. Īstenībā viņam jābūt diezgan īsā laikā pieejamam. Tāpēc, ka tas jautājums varbūt sevi ietver jautājumu, kas skar incidentu. Un incidents sāk tecēt, no 72 stundas būs noticējuši. Ja? Tā kā tās divas lietas un trešā lieta, kas ir vēl būtiskāka, ļoti daudz aspekti, gan regulas kontekstā arī jūs palasīsiet, gan arī vispār ir atstāti dalību valstu iekšējai lemšanai. Mums nav pilnīga harmonizācija. Nav tā, ka viens un tas pats modelis, kā mēs strādājam, kā mēs dzīvojam, visās valstīs būs tiesisks. Nezinot lokālās nianses. Varbūt, ka var, ja? Bet katrā gadījumā tas process būs sarežģītāks. Un, protams, jo jums sarežģītāka struktūra, kurā vairāk tiek izmantot iekšējie kaut kādi normatīvi akti, jo lielāks risks, ka izmantojot ārpakalpojumu no citas valsts, jums kaut kas nebūs ņemts vērā. Bet teorētiski, protams, var. Ļoti labi, jo šito mēs atstāsim uz paneļa diskusiju. Tur kā reizi viena tēma, kas ir ap un reālām situācijām. Okay, teiksim paldies. Sirsnīgi aplausi.